Cienījamie klausītāji un arī skatītāji. Mani pēdējos gadus ir varbūt negluži 10, bet varbūt arī 10, kopš strādāju ar Bībeles tekstu pētniecību. Man vienmēr ir tas jautājums mudinājis, kādēļ mums ir tieši tie Bībeles tulkojumi, kādi mums ir, un kādēļ, piemēram, mums nav reformācijas laika Glika Bībeles tulkojums, kādēļ mums no 60. gadiem ir pavisam no citiem manuskriptiem tulkot svētie raksti, un lasot un salīdzinot, es saprotu, ka mēs esam tā kā apdalīti. Un tādēļ šodien es sniegšu tādu nelielu ieskatu tikai par Bībeles tekstu pētniecības metodēm, ar kurām arī es pat esmu nodarbojusies gana, un vienmēr kaut kur paliek, tā kā teica kādreiz māsa Korītena Būma, čeks bez pasakņu. Un tad ir bijis tā, nē, tā nevar būt. Un tad Dievs vada arī tālāk runāt tām auditorijām, kuru rokās ir vara un spēks, bet mēs zinām, ka pār mums ir Dieva vara un Dieva vadība un spēks. Tātad sākums. Bībeles teksta pētniecības metodas, teksta kriticisms. Liberālismu vadošais teologs, sistemātiķis Ernsts Strelčs, profesors Heidelbergā, 1898. gadā formulēja vēsturiskās metodas vadlīnijas, kas izpaužas 4 principos. Tātad pirmkārt kritika, tad ir analoģija, korelācijas un miedarbības, tad personiskais jeb subjektīvais. Kritikas princips, tā ir šaubīšanās un metodiski kontrolēts spriedumu paņēmieni, kam pakļauj itin visu vēsturē esošo līdzeklis, ar kuru palīdzību iespējama kritika. Analoģijas princips, tātad pievēršanās analoģijai, ja mēģina salīdzināt šo notikumu ar līdzīgu vēsturē, kāda lieta iespējama patiesi, ja ir bijusi vēsturiska tāda analoģija. Ja analoģijas nav, tā tad nav noticis, tas ir kritikas spēks, vēsturnieku mērķtiecīgiem saprāta spriedumam pakļauts, kad salīdzinām ar citām vēsturiskām iespējamībām, tad konstatējam patiesumu. Nākamais aspekts - korelācijas princips. Palīdz notikumu ierindot pārējo notikumu rindā, katram notikumam ir savi iepriekšēji noteikumi un vēlākas sekas. Katra norise pastāv relācijā pret citām. Viņš izskaidroja savu vēsturisko metodi kā vienīgo zinātnisko metodi. Mūsdienās tas tiek uztverts kā, protams, naivs princips. Nākamais subjektīvais princips - baznīcas tradīcija un pētnieka subjektīvisms. Tie salīdzina ar citu cilvēku spriedumiem un saprot spriedumus subjektīvās kopsakarībās. Un visas reliģijas attīstās kādu vēsturisku personu veidotāju spēkā, un tam ir divkāršas sekas. Pirmkārt, sāka darboties pēc vienkāršotas schēmas teoloģijā, tātad līdz apgaismības laikmetam, un kopš apgaismības zinātniskais laikmets, kas seko saprātam. Ko Bībele atklāja no sava laika vēsturiskās īstenības, valdošā pieeja Bībelei, tā laika vēsturiskās īstenības. Otrkārt, izraisīja principiāli cīņu starp kristīgo ticību un zinātni. Tā darbojas arī šodienas zinātniskajā teoloģijā, dažādās modifikācijās. No šīm Strelča vēsturiskās kritikas vadlīnijām teoloģijas attīstībā veidojās divas fāzes.
radikālā un mērenā kritika. Es nerunāšu par radikālo, varbūt nedaudz garām ejot, bet par mēreno Bībeles teksta kritiku, kas tiek uztverta kā pozitīvā. Tā ņem vērā radikālās kritikas sasniegumus un mācās arī no tās kļūdām. Tad attiecībā uz reformācijas teoloģiju, otrkārt reālu notikumu apskatu pēc vēsturiskā kriticisma metodas un treškārt ar pretrunām par bibliskā kanona inspirāciju no svētā gara un rakstu nemaldīguma. Mērenā kritika dominē visu konfesiju darbos, to lieto visdažādāko virzienu teologi. Tā ir darījusi iespējamu kopīgu Bībeles pētīšanu pat no judaisma puses, bet šī nometne saka, tā novedusi vienpusīgā racionālisma žņaugos. Piedzīvo šodien konceptuāla krīze, un tā ir bīstamība nonākt cilvēka paša elka, dabiskā cilvēka prāta varā. Un Luters to ir apsūdzējis par kristīgās ticības samaitāšanu ar cilvēces dabisko reliģiju un filozofiska dieva pielūgšanā patiesā dieva vietā, ko mūsdienās pārstāv plurālisti, kas apgalvo, ka visas reliģijas ir vienādas, vienā un tajā pašā prātā, sirdī, pieredzē un idejā. Vēsturiskā kriticisma pētījuma ieguvums stāv pretī virknē kļūdu, kā viņi uzskata. Viņi meklē kādas nesaskaņas rakstos, diametrāli pretējas atbildes, tomēr arī iegūst par datēšanas skaitļiem, katram tur ir savas versijas, kā mēs zinām. Un, kā teica Rēbelings, apdraudējumi no sterila zinātniskā kriticisma ir arī apgāžami. Un vēsturiskā kriticisma problēma, kopīga racionālo zinātni, izšķiršanās par maldīgumu nosaka kritiskais saprāts. Un Konkordijas teoloģiskā semināra sistemātiskās teoloģijas profesors Džons Teodors Millers atzīst, mūsdienu racionalistiskās teoloģijas mēģinājums pacelt kristīgo ticību zinātnes līmenī nav nekas cits kā vienīgi sevis krāpšana, kas gal galā noved pie svēto rakstu kā vienīgā kristīgo zināšanu principa, jeb vienīgā ticības avota, principium cognoscendi noraidīšanas. Vai mēs varam ar šīs metodas palīdzību tuvoties ticības fenomeniem? To ir jautājuši, un arī jau, kad studēju vēl teoloģiju mūsu universitātē, mūsu jaunās darības mācību spēki, kas vairāk ir par atklāsmes pieeju svētajiem rakstiem. Un, protams, ka mēs tad vienojamies vismaz toreiz arī auditorijā, ka Bībele ir kristīgās prakses grāmata, un, protams, mēs skatāmies baznīcas tradīciju blakus, bet biblisko tradīciju, kas ir pati galvenā. Un tātad no šīs vēsturiskā kriticisma metodas nolieguma iznāk ārā Maiers. Un Maiers balstās uz pietismu tradīciju. Noliedz jebkuru zinātnisko metodi, Bībele ir svētā gara inspirēta, darbs ar senajām valodām, esošā teksta vēstures apgaismošana, ikviena zinātnes kritiskā forma ir noliegta. Un viņa uzskats ir, ja ar Bībeli nodarbojas kā ar jebkuru grāmatu, tad tas novedīs strupceļā. Mēs zinām arī, ka apostols Pāvils raksta, miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Vai vēsturiskā kriticisma metode ir atbilde atklāsmei? Tātad šī metode netiek pakļauta kritikai tādā nozīmē, bet ir kā atklāsmes avots. Maiers piedāvā pirmkārt pirmteksta apstrāde, tad otrkārt laikmeta pētījuma apskats, racionāli grūtās vietas un centrālo no perifērā nešķir, tas ir bauslība no evaņģēlija, kā mēs zinām, tā tas ir arī luterismā. Un tātad kopsavilkums svarīgi ir neiekrist pirmās metodas gūstā,
jo tad mūsu skats tiek sašaurināts prom no rakstiem. Teoloģijas uzdevums ir piedzīvot atklāsmes pieredzi. Bet vēlos uzsvērt arī to, ko teoloģijas studijās mācīja profesors Visvalds Klīve un arī pauž doktors Millers. Kristīgo teoloģiju var saukt par zinātni, ja ar šo vārdu mēs saprotam kādas konkrētas zināšanas, jeb precīzu un uzticamu informāciju pretstatā dažādiem uzskatiem, viedokļiem un hipotēzēm. Šādā nozīmē kristīgā teoloģija ir zinātņu zinātne, jeb zinātne par excellence, pilnīgā zinātne. Šādus apgalvojumus kristīgās teoloģijas sakarā mēs izvirzām tādēļ, ka tā ir paša Dieva nemaldīgā gudrība un nevis cilvēku kļūdainās zināšanas. Kļūdīties ir cilvēcīgi, rare humanum est, taču ir neiespējami, ka varētu kļūdīties Dievs. Rare in Deum non cadit. Tavi vārdi ir patiesība, saka Jēzus. Raksti nevar tikt atcelti. Svētie raksti ir viscaur nekļūdīgi, un tādēļ kristīgā teoloģija, kas pamatojas svētajos rakstos, ir viskonkrētākā, visprecīzākā un visusticamākā. Faktiski pat vienīgā konkrētā, vienīgā precīzā un vienīgā uzticamā zinātne pasaulē. Tā ir dievišķā zinātne, kas nevar kļūdīties. Filozofiskie, filoloģiskie un vēsturiskie fakti, kurus teologs zina un ar kuriem viņš operē, nav daļa no kristīgās teoloģijas būtības, tie veido tikai ārējo zinātnisko aparātu, jeb ārējos līdzekļus, ar kuru palīdzību viņš apskata un studē svētos rakstus. Vēl mazliet gribu ieskicēt arī liberālās teoloģijas galvenos virzienus, ar ko man arī nācās saskarties, protams, teoloģijas fakultātē un arī Bībeles revīzijas darba grupās, un kur aizvien tev pretī, ja man, Dieva gars uzrāda citu virzienu. Bet, kur mēs zinām, mēs bijām arī kādi, kā šodien teiktu, ir liberāļi un ne fundamentālie, bet ar dažiem tulkotājiem mēs tomēr paliekam konservatīvā virzienā. Un liberālās teoloģijas mūsdienu galvenie teoloģiskie virzieni tiek minēti pretstatā konservatīvai, ja var tā nosaukt, kā mainība, transformācija, sadarbība un savstarpēja atkarība, nevis esamība, nemainība un perfektums. Kā dažādu uzskatu, hipotēžu kopums pretstatā uzticamai, konkrētai informācijā par Dievu vārdu. Te jānorāda uz sekularizācijas teoloģiju, kas tiek pamatota ar to, ka kristīgais pasludinājums tradicionālajā formā mūsdienu cilvēkam esot nesaprotams. Piemēram, izteikumi, kas nav savienojami ar mūsdienu uztveri, ir jāsaprot simboliski, kā cilvēka esamības apraksts. Šī teoloģija vispirms ir attīstījusies Amerikā, vēlāk arī liela ietekme Eiropā. Tās ieskati ir ietekmējuši ekumeniskās diskusijas Pasaules baznīcas padomē 1968. gadā Upsalā. Sekularizācijas teoloģija ir radījusi galvenokārt ASV zinām veida kristīgu ateismu. Izklausās kā nonsens, bet tiek paņemta nīčiskā frāze Dievs ir miris. Un tad mūsdienu iztēlotajā nereliģiozitātē tiek meklēta kāda pozitīva vērtība kristīgajai sludināšanai. Kristietība tiek aprobežota ar cilvēcisko un atšķirtināta no tradīcijām. Dievu vārdu aplūko kā vārdu pašreizējam acu mirklim, nevis kā vēsturē dotu atklāsmi, ko mūsu sirdīs ierakstījis svētais gars. Tāpat arī akadēmiskā brīvība, kuru vēlas izcīnīt mūsdienu racionālistiskā teoloģija, ir jānoraida kā antikristīga un ateistiska, jo tā sev pieprasa brīvību no Dieva un no Kristus. Elgdieviska kristietība ir arī morāliska terapeitiskais deisms attiecībā uz visiem 3 apustuļu ticības apliecības artikuliem, kad paļaujas uz cilvēku taisnību, nevis uz Kristus taisnību, kad vadās pēc cilvēka dabiskā prāta gaismas, nevis pēc Dieva vārda. Luters to sauc par bauslības dabisko reliģiju, kas ir pretstatā īstai kristīgās ticības
izpausmei. Tātad liberālā teoloģija, būdama cilvēka dabiskā prāta kalpībā, aiziet prom no Maiera piedāvātās vēsturiski bībeliskās metodes, kas nodarbojas ar Bībeli kā atklāsmes avotu. Nākamais, ar ko gribu jūs iepazīstināt, ar ebreju valodas verba hajā un grieķu valodas verba ginomai lingvistiskajiem fenomeniem. Tad no Humbolta laika mūsdienās ņemam vērā to, ka valodas ir cilvēku domāšanas sevišķas izteicējas, bet bibliskā ebreju valoda pēc vairāku seno valodu lingvistu apgalvojumu, piemēram, Torleifa Būmana, tas ir skandināvu lingvists, norāda uz to, ka ebreju valodas sevišķais lietojums izriet no ebreju valodas domāšanas veida. Humbolta koncepts par valodu balstījies tā laika ideālistiskajā uzskatā par to, kā garīgā spēka izteicēja cilvēces pastāvēšanā un kultūrā. Kopš valodas studijas tiek saprasts kā studijas par vēsturisko nozīmju maiņu, arī par domāšanas maiņu, bet tikai neilgu laiku kā teoloģisks, lūkojot pašu izteiksmes veidu, ekspresiju par sevi, galvenokārt pēc nacionālā valodas lietojuma. Ir nepieciešams skaidri adaptēt atsevišķos priekšstats par to, kuru lingvistiskais fenomens un maiņas var būt ieraugāms kā domas izpausme, un kurš no abiem ir sevišķs un kurš nē. Arī 20. gadsimta vācu tekstu lingvists Wolfgangs Heinemans tekstu uzskata par garīgu procesu rezultātu, jeb domu veidojumu. Runājot par leksisko un gramatisko fenomenu, piemēram, morfoloģisko un sintaktisko, kā piemērs tiek minēts ebreju valodas specifiskais vārds hajā būt. Pirmkārt izpētē par lietvārdu un verba vietu un to veidiem, kas saistīti ar tie. Otrkārt ekspresijas ebreju valodā, treškārt saistībā ar laika sistēmu ebreju valodā, kas atklāja domāšanu par laiku vai tā dinamismu konceptu. Tā laika argumentācija ir par to, vai un kā bibliskā valoda ir saistīta ar tās iekšējo domu, kas reproducēta citā līmenī, nekā ideālistu īstenotās ainas par garīgo spēku, kas rada tā izpausmi valodā. Runājot par verbu ebreju valodā un tā dinamiku, ar ko tiek operēts statisko un aktīvo verbu skaidrojumā, tas ir par nekustīgas esamības neiespējamību kā tādu saistībā ar verbiem stāvēt, gulēt, sēdēt, kas savukārt saistīta ar personu, nosaka to apslēpto būtību kā lingvistisku apgalvojumu, kā nekustinātas būtības iznākumu, kā filozofisku konceptu un saistībā ar verbiem pildīt, piepildīt, kas ebreju valodā ir morfoloģiski statisko verbu kategorijā. Tādējādi pēc Būmana apgalvojuma statisks verbs nevis apraksta nekustīguma stāvokli, bet noteiktu stāvokli, kas kļūst pastāvīgi iedarbīgs un kļūst vairāk nekā esamība, kā subjekta aktivitāte no iekšienes, ne būtība, ne tapšana. Tādējādi nedz ar vārdu būt, nedz ar tapt to nevar tulkot. Šis arguments pamatojas domā, ka esamība tikusi pozicionēta kā pabeigta un kā ar statiskiem verbiem izsaka dinamisku aktivitāti. Tieši tāpat kā ar darāmās kārtas verbiem, kur daudzos gadījumos tikai saistībā ar subjektu tie atklāja dinamismu skaidrāk. Tā kā ebreju valodā verbu celmi izsaka to intensitāti, tad tālākajā ekskursā runāšu gan par specifiskā verba hajā, kas sastopams, protams, ne visās vietās, 3576 vietās, skaidrojam bibliskā lingvista Džeimsa Vāra pieņēmumos, gan atveidi dažādos bībeles tulkojumos. Modernā bibliskā teoloģija ir vienota uzskatā par esamības un aktīvas dzīves savstarpēju pastāvēšanu ebreju domāšanā, tas ir pasaules uzskatā. Tādēļ arī iespējams nav skaidrs nozīmes ekspresijas skaidrai esamībai kā tādai. Var minēt 3 lingvistiskos fenomenus ebreju valodā, runājot par verbu būt. Pirmkārt, kad ebreju valodā saitiņa skopula ir, vietā tiek lietoti nominālie teikumi, kas ir skaidrs 2 elementu pretnostatījums,
piemēram, Dāvids un ķēniņš, Dāvid V. Meleh. Semītu sintaksē tā ir labi nostiprinājusies iezīme, turklāt vietnieku vārds šajā gadījumā tiek likts pēc subjekta, tad Dāvids, viņš tas ķēniņš. Tādēļ, ka vietnieku vārds nav saistītā formā un bieži nav ievietots, iespējams ir izpalikusi arī diskusija par saiti. Otrkārt, kad verbs hajā lietots atbilstoši kļūt vai piepildīties, vai ar nominālu teikumu ir, tādēļ, piemēram, vārdu kopa zeme ir tukša, tas ir kā nomināla teikums, atveidojot, kā zeme bija tukša, tad Genesis 1:2. Šis pats cēlums un verba lietojums imperfektā ir arī Genesis 1:7, 9, 11, 15, 24, 30, un tā notika. Tulkojumos latviešu valodā vērojama šāda attīstība. Glika tulkojumā un 65. gadā tā saucamajā Londonas izdevumā attiecīgi, un tā tas notika, un tā notika 65. gada revidētajā, un tā tappa 12. gada tulkojumā, un tā ir. Visos aplūkotajos tulkojumos citās valodās lietots verba būt imperfekts. Bija, kā arī septuagintā verba ginomai imperfekta aurista forma egeneto. Pēc Bāra uzskata šeit nebūtu iespējams likt nozīmi kļūt, kā tas ieraugāms 65. gada revidētajā izdevumā, kā arī vulgātā, kur lietots nekārtnais verbs faktus sum, tapt perfekti indikatīvā et faktum est ita. 12. gada tulkojumā lietotajam verbam tagadnes laikā, kas izsaka darbības pastāvēšanu runas momentā, nesaskatu pamatojumu. Visā radīšanas stāstā izmantoto pagātnes formu pārtraukt ar tagadnes formu atgādina kā šodienas lasītāju skatu no malas, nevis kā tā laika rakstītāju vēstītāju paudumu. Ierosinājums šeit būtu lietot perfektu, kas apzīmē pagātnē pabeigtu darbību, kuras rezultāti turpinās tagadnē, un tā ir noticis. Tātad faktum est. Šajā gadījumā nozīme kļūt vai piepildīties nav pietiekami izskaidrota kā tāda, bieži lietota kā ingresīvs elements, tā tiks izteikta verba būt aptuvenās nozīmēs. Piemēram, te vietā diskusija par Genesis 1:9 saistībā ar verba celmu, kur ir iespējami divi atšķirīgi tulkojumi. Lai ūdeņi paši saplūst kopā un lai ūdeņi tiek sakopināti. Bet verbs saplūst nifala celmā var tikt atveidots gan ar pasīvu, gan aktīvu nozīmi, kas atspoguļojas arī tulkojumos. Piemēram, divi tulkojumi lieto gan Bliks, gan 65. gada revidētais, lieto aktīvo un 12. gada, lai krājas tas ūdens debes apakšā, lai saplūst vienkopus ūdeņi, lai visi ūdeņi zem debesīm saplūst vienu vietu. Tad pamatfunkcija šajā tēmā ir vairāk refleksīva nekā pasīva. Bet tā kā tad, kad nozīme ir refleksīva vai pasīva, tā var tikt izteikti individuāli, arī šajā gadījumā ir grūti veikt stingru nošķīrumu. Tādēļ arī teologs Barts savā ekseģēzē izmantojas pasīvo nozīmi, ar to apgalvodams, ka forma ir pasīva, kas nepieļauj refleksīvu lietojumu pasaules elementu darbībā. Bet pēc lingvista Bāra uzskata, tas ir neveiksmīgs schematisms ebreju valodas lietojumā, jo viņš uzskata, ka Dievs, kas lika viņa radītajiem ūdeņiem gan plūst, gan tos apsaukt, kā Jēzus Ģeneceretes ezerā, tādēļ arī viņš to neatbalsta. Un trešais, kā nākamā minama leksēma, ješ tur ir, vai ajin un en tur nav. Tad viens spilgts piemērs sakām vārdos 8.21, burtiski skan tā, es gudrību dodu iemantot tiem, kas mani mīl esamību. Tātad gudrība dod iemantot tiem, kas mani mīl esamību. Tulkojumos latviešu valodā atveida ir šāda. Tiem, kas mani mīl, dodu iemantot pilnību glikam, es labi aprūpēju tos, kas mani mīl, un 12. gada es dāvāju pārticību tiem, kas mani mīl. Nozīme vairāk ir kā klātesamības nozīme visā dzīvē. Un ļoti
man liekas, ka veiksmīgi ir iztulkojis Jūģins Petersons, ka klātesamība, tā ir tā bagātība, tā substance, gan garīgā, gan materiālā nozīmē. Un ar vārdu jēš lietojumā tad tiek izvirzītas vairākas būtiskas problēmas. Vai izraēliešiem bija kāda skaidrāka eksistence? Tas ir galvenais jautājums, kas atšķirīgi no aktīvās eksistences. Un vai viņiem valodā bija vārdi, ar ko to arī izteikt? Šis jautājums tiek uzdots jēša kontekstā, tulkojot no indoeiropiešu valodām. Tātad labi zināmā rakstu vieta par lokalizāciju, par Jahvi, vai viņš Jahve ir tajā vietā, Psalms 14.1. Tur ir Jahve šajā vietā, tas būtu burtiski, esamības ir saitiņas veidā. Un tā pašā laikā mēs nevaram vispārināt, ka Dievs ir kaut kur tikai tajā konkrētajā vēsturiskajā laikā un vietā, bet Dievs ir tālāk ar tiem, kas pie viņa paliek. Un tālāk mēs redzam to attīstību par noliegumu formu, par absolūtās neesamības nozīmi, kas ir muļķīgā, ģeķīgā vīra domāšanas veidā, tas ir aina, kas izpauž pilnīgu ateismu. Tātad nerunāšu par atsevišķiem gadījumiem, nebūs laika, jo jaunajā derībā sniegšu jums analīzi par kādu vārdu iztrūkumiem. Un nākamais verba hajā lietojums saistīts ar gadījumiem, kur tas sastopams ar tā kontekstu un arī tiek tādā veidā atspoguļots kā nozīmes lietojums. Hajā kā izpildīt saistīts ar cēloni vai nāvi vai traģismu, tas ir 2. ķēniņa 2.21. Tad ir ar vārdu kopu skaistā esamība, kas norāda uz visas personas pievilcību. Treškārt saistīts ar kaut kā darbību, par Jahves vārds nāk kā darbība, gan radīšanas stāstā, gan praviešu tekstos saistībā ar tiesas aprakstiem un praviešu sūtību. Un, piemēram, Jeremijas 28, tad ir man tā kunga vārds par apsmiekli un par apmēdīšanu tapis cauru dienu. Tā kunga vārds man sagādājas tikai apsmieku un negodu katru dienu, revidētajā 65. gada. Un 12. man bija kunga vārds par izsmieku un kaunu cauru dienu. Un tālāk arī, piemēram, kur mēs runājam, kad būt skaistam, mēs varam atrast, tad es atradu, ka ir interesanta lieta. Piemēram, par Rāheles skaistumu ir šis darbības vārds ir sastopams, bet runājot par Levu, tas netiek lietots, kā arī gadījumos, kur ir sastopama bigāmija. Šis vārds, kā skaistā esamība, netiek lietots, ko praktizē Lemehs. Tad būt drosmīgam vīram, arī šeit ir šī nozīmes ekspresija. Tas ir 1. ķēniņa 2.2, tas ir kā noteikta darbības ekspresija, kur, protams, ir daudz variablu tulkojumu iespēju, un tādēļ tām visām ir jāiet cauri arī man kā teksta redaktoram. Neakurāta arī var būt verba hajā atveida, un, piemēram, arī ja būt lietojumu izmanto kā kādu nekustīgumu elementu. Un otrkārt, šeit ir tā problēma, ja glābšana nav statiska, lietotais verbs kopā ar to nevar
pēc nozīmes saglabāt vai darīt pastāvīgus šos statiskos, tātad esamības kā statisku. Un tas ir, Gliks ir tulkojis šādi: mana pestīšana pastāvēs mūžīgi, jo tā iriekš darbības, bet viņa ir mūžīga. Mana palīdzība paliks mūžīgi, un 12. gada tulkojumā mana glābšana būs mūžīga. Tas ir Jesais 51.6. Un visi trīs tulkojumi sniedz kopainu par tādu hajā lietojumu, kas ietver priekšstatu gan par nekustību, gan dinamismu. Esamības izpratnē attiecīgi arī pēc tulkojuma secības gadsimtos. Hajā šī gadījumā pārtrauc būt par vārdu, kas tiek studēts, bet top kā galīgs realitātes aspekts. Tas šeit ieraugāms kā hipostātisks, tas sniedz kopsavilkumu par verbālo domāšanu ebreju valodā, īpaši par iekšējo aktivitāti, galvenokārt statiskos, jeb iekšēji aktīvos verbos. No šāda redzes viedokļa nevar izdarīt atšķirību esamībā starp subjektīvo un objektīvo. Vispirms tā ir personīga esamība. Tā ir Dieva hajā, kas turpinās, un Dieva darbība, kas izpilda viņa gribu kā Dieva. Dieva hajā kļūst redzams caur cilvēku hajā, bet tādējādi arī, kurš šis verbs ir lietots abos gadījumos, attiecināts gan uz Dievu, gan cilvēkiem. Tā lingvistisko detaļu lietošana ir atšķirīga, runājot par pasaules dzīves konceptu un lingvistiskās atveidas korelāciju. Un nākamais, ko es gribu jums līdzdarīt, un tad par verbu ginomai. Verba ginomai atveida tulkojumos latviešu valodā un teoloģiski lingvistiskā analīze. Tātad vispirms par grieķu verbu ginomai atveida tulkojumos latviešu valodā Jāņu evaņģēlijā 1. nodaļā 6. pantā. Tātad Glikam viens cilvēks tapa no Dieva sūtīts, viens cilvēks bija no Dieva sūtīts, tas ir Glika 8. emandācijā, un 65. revidētajā un 12. nāca cilvēks Dieva sūtīts. Glika vārda izvēle ir bijusi atbilstoša, bet nepilnīgi precīzi tās lietojums. Un jaunās derības bilingvālajā tulkojumā ebreju valodā un krievu valodā, kur es apskatījos, lietots ir hajā, ar nozīmi ir vai būt, ko Bārs uzrāda kā ebreju valodas otro lingvistisko fenomenu, attiecīgi vai hī. Visos tulkojumos latviešu valodā lietotā leksēma nāca ir lietota kā grieķu verba ginomai ekspresija, un ko jaunās derības grieķu valodas leksikons uzrāda kā 5. nozīmi, kas saistīta ar lokācijas maiņu. Tā kā nākamajā pantā ir lietots cita grieķu valodas verba, tātad erhomai iet nākt indikatīva aurists, kas iztulkots pagātnē nāca, ir notikusi akcentu maiņa no Dieva uz cilvēku kā galvenā iniciatora, kas vispirms ir sūtījis Jāni, un tikai tad Jānis ir nācis, lai nodotu liecību. Glika tulkojumā šī secība ir skaidri uzrādīta. Viens cilvēks tapa no Dieva sūtīts, Jānis vārdā. Tas pats nāca pēc liecības, ka tas no gaišuma liecību dotu, kā visi caur to ticētu. Pēc kontekstuālās semantikas analīzes autors vispirms rāda grandiozo Dieva vārda ainu, caur ko viss radies kā gaisma cilvēkiem un ko tumsība neuzņēma. Un tad tur bija cilvēks, ja parādījās cilvēks uz vēstures skatuves, kas bija atsaucies Dievam starp gaismu un tumsu, lai būtu šai Dieva grandiozā uzdevumā, kā viņa valstības sūtnis citā pasaulē, tumsības pasaulē, lai liecinātu par Kristu,
ka viņš nebūs cienīgs sandaļu siksnas atraisīt un teiks, man jāiet mazumā, bet viņam lielumā. Pravietis Jānis Kristītājs, kura vārds Jānis, eņģeļa dots, nozīmē Dievs ir žēlsirdīgs, iekļaujas Dieva plānā un uzdevumā. Viņš tur ir līdzīgi kā Mūzes, kā Noā, kā pravieši, kā apustuļi, kā Pāvils, kā tie, kas sadzirdējuši viņa balsi, lai veiktu pasludinājumu. Un kā nākamo sniegšu teoloģisku lingvistisku analīzi par frazēmas, kas emprosten mu gegonen. Tātad, kas pirms manis ir bijis? Jāņa 1.27, kur viņš arī iztrūkst. Aleksandrijas skola virziena manuskriptā, ko mēs zinām kā Nestle Aland Novum Testamentum, vācu vidē un Greek New Testament angļu vidē, vairākās redakcijās, salīdzinot ar Antiohijas pamatvirzienu manuskriptiem, tekstus, receptus, ko lietojas apustuliskā baznīca, Jāņa Kristītāja liecības martīrija daļā, kas saistījās ar lielu risku priesteriem, levītiem, farizējiem, jūdu, sinedriju, augstās tiesas pārstāvjiem, kurus uzdevums bija pāraudzīt jūdu reliģisko dzīvi, sevišķi sargāt no maldu un viltus praviešiem. Levītu sūtīšana norāda uz delegācijas oficiālo raksturu. Tā kā Kristītāja tēvs bija priesteris un arī pats Jānis Kristītājs bija mantojis priesteru tiesības, tad tas varēja būt iemesls, kādēļ delegācija tika sūtīta. Gliks tulko šādu: šis, kas pēc manis nāks, ir kas priekš manim bijis ir, kuram es neesmu cienīgs viņa kurpju siksnas atraisīt. 65. gada revidētajā, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpjas siksnu. Tālāk tas arī visos brīvajos tulkojumos, jeb var teikt parafrāzēs. Un 12. gada, viņš, kas ir pirms manis, nāk pēc manis. Viņam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas. Frazēma autos estin, os emprosten mu gegonen, tātad tik svarīgā kristītāja liecības daļā par savām tiesībām kristīt un norāda oficiālajai delegācijai uz to, ko viņi nepazīst, bet kas ir bijis pirms kristītāja, tātad kopš vārda esamības notikšanas, iztrūkums sašaurina iekšējo domu līdz redzamās pasaules, kas pēc manis nāk robežām. Pazaudējot to īpašo jēgu, kādēļ tad Jānis Kristītājs nav cienīgs viņam atraisīt kurpju siksnu? To, ka viņš ir dievišķais, inkarnētais vārds, kas nācis no mūžības. Tas vēl jau vairāk ir svarīgi tādēļ, ka jūdi nejautājais ziņkāris, bet grieķu valodas verbs erotao izsaka izjautāšanas, jeb pratināšanas nozīmi. Par valodniecības jautājumu šajā pirmās nodaļas sadaļā pēc lingvistas reizes pamatnostādnes katram izsacītam teikumam, kādā runas situācijā ir kopēja nozīme, kas bez jēdzieniskā satura ietver arī nozīmes situatīvās, sociālās un implikatīvās sastāvdaļas. Ja jēdzieniskais saturs ir tikai nozīmes daļa, kas izriet tikai no izmantoto valodas līdzekļu nozīmes, jēdzieniskā nozīme ir nemainīga, tā nav atmetama. Tas nozīmē, ka kontekstā teikumam nevar pievienot jēdzieniskās nozīmes noliegumu tā, lai teikums nekļūtu pretrunīgs un nav rekonstruējam, izmantojot pārējo savstarpēji iedarbīgo parādību kopumu, citu elementu jēdzienisko saturu teikumā, saziņas principus un konteksta faktus. Tātad no precīzas teikuma analīzes 1.15, 1.27, 1.30, ja viens nozīmes komponents paliek nemainīgs, kas pēc manis nāk, kas pēc manis nāk vīrs, un veido visa teikuma jēdzienisko saturu, ja tiek uzskatīts par šā teikuma jēdzieniskā satura sastāvdaļu, un pārējie komponenti ir mainīgi atkarībā no konteksta, un līdz ar to tie daļā konteksti ir atmetami,
tad Aleksandrijas zinātniskie redaktori teikuma komponentu ir bijis pirms manis, ir izrāvuši no mutes Jāņa Kristītāja apliecībā augstā jūdu sinadarī priekšā, kurai Jānis apliecina, ka viņš izpilda pravieša Jesajas pravietojumu. Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc, sataisiet tā kunga ceļu. Ja pazaudē šo dievišķā komponenta nozīme, tiek mazināta Jāņa kā pravieša nozīme, kas sūtīts sataisīt ceļu tam, kas bijis pirms manis, jeb viņa. Līdz ar to kontekstuālā situācija ir noteikusi teikumu komponentu izvēli. Farizēju izteikumu, jeb izvaicāšana paliek kā dominante šīs zemes izpratnes līmenī. Jānis Kristītājs kristīja ar ūdeni, Jēzus nāk aiz viņa, lai tiktu kristīts, kā tas, ko jūs nepazīstat, un kuram kristītājs nav cienīgs atraisīt kurpes siksnu, bet nemainīgais jēdzieniskais saturs, viņš ir tas, kas ir bijis pirms manis, Jāņa martīriskajai liecībai ir atņemts. Tas ir atstāts evaņģēlija autora ievadā un Jāņa otrreizējā liecībā pārējiem nākamajā dienā. Vārda ginomai iztrūkums, aktīvas esamības klātbūtne, kurā patiesi pravietis Jānis Kristītājs smeļ spēku martīram, labākajā gadījumā var tikt uztverts tikai kā ietekmīgas personas spēks. Bet runājot par iedzieniskajām attieksmēm starp Jāni Kristītāju un Jēzu Kristu kā iemiesoto logosu, pazūd transitīvisms attieksmes relācijas nozīmē. Jānis Kristītājs ir saucēja balss tuksnesī, lai sataisītu tā kunga ceļu. Pravieši Jesais pasludinātu, Jēzus ir tas, kas ir bijis pirms manis, un nevis tikai, kas nāk pēc manis. Ja teikums ir bez šīs frazēmas, tad Jāņa darbs ir noreducēts uz vietas nozīmi konkrētajā laikā, bez ginomai, kā visas esamības lineārajā laika izteiksmē. Varbūt vairākas iespējamības, domājot par šādu teksta redaktoru veiktu frazēmas nozaudēšanu pēdiņās. Pirmkārt, gnostiska, kristības nevajadzība tam nepazīstamam, kas būtu Dieva dēls, Mesija, kas ir bez grēka. Otrkārt, kā hājā lokalizēts lietojums izpratnē, te ir vai te nav Dieva klātesamības. Ja izņem šo ginomai, tad līdz ar to šajā lokalizācijā nav neredzamā klātesmes. Tā, protams, parādās 30. pantā, jo kristību brīdī ar balodi no debesīm Dievs norādīs uz to, kas ir bijis pirmāk nekā es. Tieši tā Izraēlam viņš kļūst zināms. Laika trūkuma dēļ, kā es saprotu, es nepievērsīšos atvēj dotajam tekstam latviešu tulkojumos, bet galveno domu jūs uztvērāt un sapratāt, ko nozīmē pazaudēt kaut vienu vārdu, kā teica Jotu, vienu no šī noteiktā vārda, kas ir ginomai pati esamība. Un kā profesors Slēnska ir teicis, tātad ar vārdiem viņš bija pirms manis, kristītājs norāda uz vārda mūžīgumu. Un Slēnska ir teicis, tā Jēzu Kristu atklājas Dieva vārda, laiku un telpu aptverošā identitāte, kas pamatojas trīsvienīgā Dieva būtībā. Un tātad iesākumā bija vārds, un tas vārds bija pie Dieva, un Dievs bija tas vārds. Tas pats bija iesākumā pie Dieva. Un reformators Mārtiņš Luters stingri noraidīja mēģinājumu izmainīt Dieva vārdu, lai padarītu to sapratīgu saskaņā ar cilvēku prāta standartiem. Turklāt viņa uzmanības un paļāvības centrā vienmēr ir Dieva gara piepildītais vārds un tā spēks un spēja aizstāvēt pašam sevi un izmainīt cilvēka sirdi. Ieklausies Dieva vārdos. Tas ir Dieva vārds un tīra patiesība. Lai būtu gatavs šā vārda dēļ atdot arī dzīvību. Paldies par uzmanību!